Pagājušajā gadā tika aizsākta pilnīgi jauna tradīcija, kas tiek turpināta arī šogad. Tā ir turības gada balva – brīvība, uzņēmība, kompetence. Mūsu absolventi atstāja būtisku ietekmi uz to, kas notiek Latvijas ekonomiskajā un sabiedriskajā attīstībā. Viņu darbā materializējās tas, ko pasniedzēji, ko augstskola viņos ir ielikas. Šīs augstskolas absolventi strādā pie tā, lai arī reģionos būtu cilvēki, lai jaunieši atgrieztos savā dzimtajā pusē un savas zināšanas, laiku un spēkus ieguldītu tieši tur. Vai tiešām ir liels prieks un gandarījums šajā vakarā būt un spiest tev roku un teikt paldies par paveikto, un, kā es jau teicu, daudz ir priekšā, lai veicās turpmāk. Tajā secē augstskola itūs gadu laikā man ir īmocies nazarēt darāt līdus, ko tu gribi darāt, i darāt pēc iespējas vairāk dažādas avanturas. Gribētu teikt, ka runājot par Tabitu, Tabita ir īstais cilvēks īstajā vietā. Paldies, Tabita! Šis notikums ir ļoti liels pārsteigums, bet varu teikt tos vārdus par augstu, ko jūs jau dzirdējāt, ka es tiešām pie katras izdevības visiem, kas vien jautā, kur mācīties un vai mācīties kādā no augstskolām, es saku, turība ir vislabākā. Lai palīdz, gribas spēks, lai ir veiksme un uz priekšu. Apsveic. Kompetence, uzņēmība, brīvība. Vēlos savā vārdā izteikt lielu paldies Biznesa augstskolai Turība par šo iespēju, kas ir dotā. Liels paldies! Ja pie šādi būtu Latvijas uzņēmuma vadītāji, ja tāda būtu vairāk, tad es ticu, ka tāda būs ar laiku. Latvija būs viena no skaistākajām un turīgākajām valstīm pasaulē. Paldies, Edgar, un lai veicās arī turpmāk. Es gribu pateikties augstskolas pasniedzējiem. Es gribu pateikties noteikti saviem kursabiedriem un augstskolas vadībai, kas radīja šo brīnišķīgo ķīmiju, šo vidi, lai radītu vēlmi mācīties, lai radītu vēlmi pabeigt augstskolu un nes šīs zināšanas izmantot tālāk dzīvē. Liels paldies visiem! Mēs esam stipri tauta. Mēs esam stipri, mēs esam diženi. Mēs iesim un darīsim visi, lai Latvija būtu skaista. Lai Latvija būtu dižena, lai Latvija būtu varena. Un ne tikai tauta, bet arī valsts. Es sirsnīgi pateicos par man izrādīto godu un uzticību, par ko jūtos ļoti priecīgi un ļoti gandarīti. Man ir prieks pievienoties šajā veidā iestādei, kuru es cienu un apbrīnoju jau no tās sākumiem, ar to unikālo vietu, ko viņa ieņem Latvijas augstākās izglītības spektrā. Man bija liels gods pasniegt šo balvu mūsu bijušajai valsts prezidentei Vairai Vītei Freibergai. Tik skaistais apliecinājums ir godam nopelnīts. Viss cieņa dārotnos. Guntis Zemītis vienmēr ir gatavs aizstāvēt savu ģimeni, studentus, kolēģus un mūsu Latviju. Tāpēc es šodien esmu ļoti priecīgs pasniegt balvu gudram un drošam vīram ar labu slavu un savam draugam Guntim Zemītim. Ir jācenšas būt formāli, un es tiešām esmu ārkārtīgi pateicīgs par šo iespēju. Protams, ne jau tikai viņi, protams, tikai studenti, jaunie cilvēki, kas ir līdzās un kas ļauj cerībām skatīties
uz nākotni, kad mums tomēr ir nākotnes domāju, un es nevaru arī pašam uzturēt sevi pārmā. Paldies jums vēlreiz!